Varbūt kādam šajā brīdī var likties, ka es zaudēju savu dzīvi, nedzīvoju savu dzīvi un palaidu garām ļoti daudz brīnišķīgas lietas. Es izklaidējos, bet es sapratu, ka es neesmu laimīgs savā dzīvē. Jau 2 gadus atpakaļ viņš aizgāja viņa saulē. Man bija ļoti grūti. Bija ļoti grūti un tiešām. Un es biju sava mērķa gandrīz gala punktā. Bet caur visām tām grūtībām es tomēr turpināju, jo es zināju, ka manas tētis negribētu, lai es padotos. Es vienmēr lepojas ar manīm, ja es nebiju sasniegusi neko tik augstu. Tā man bija liela motivācija. Ja es atkal varētu nokļūt pagātnē 2018. gada novembrī Ņujorkā uz starta līnijas, es tev pavisam noteikti pateiktu, tu esi pareizajā vietā, pareizajā laikā, un tu to izdarīsi, un nevienu reizi. Ir 10,5 km, tie 25% no maratona. Vēl 3 reizes tādi posmiņi, un tad būs finišs. Es skrienu, un man ir daudz dažādas sajūtas, bet es pieķeru sev pie domas, ka man ir tāda sajūta, it kā šodien būtu man dzimšanas diena. Tā ir tik apbrīnojama sajūta, un skrienu apkārt daudz cilvēku, visi atnākuši pie manī uz ballīti. Wow, es jūtos lieliski. Es tikko esmu noskrējis savu 300. maratonu. Sajūtas un emocijas ir neaprakstāmas, vienkārši neaprakstāmas. Tas ir izdarīts, tā diena ir sagaidīta. Tas maratons ir manā dzīvē, un es esmu to izdarījis. Es noskrēju 300. maratonu. Es nespēju tam noticēt, protams. Protams, ka es nespēju tam noticēt. Grūtības tiešām ir mani stiprinājušas, un es saku piekritīšu vienam no teicieniem, ko praktiski visi zina, ka tas, kas tev nenogalina, padara tevi stiprāku.